Progresīvo programmu 4 gadiem. Cilvēcīga Rīga un eiropeiska pilsētvide, nevis Šlesera un Rosļikova sāģi. Darbus sāksim uzreiz. 1. mēnesī pārskatīsim ielu uzturēšanas līgumu, kur rīdzinieki pārmaksā vairāk nekā 100 miljonus. Pusgada laikā tiks izstrādāts ielu remontu plāns un veloceļu savienošanas plāns, kur redzēs visi rīdzinieki, uzņēmēji varēs gatavoties, kas nozīmē būs zemākas izmaksas. Nākamgad apzaļumošana un satiksmes mierināšana, īpaši pie skolām. Ielas sāksim tīrīt jau martā, nevis tad, kad visi pilsēta ir putekļos. Beidzot ieviesīsim jaunās programmas iekšpagalma remontiem, uzlabojumiem apkaimēs un Rīgas centrā atdzīvināšanu. Būs notikuši pirmie pašvaldības līmeņa referendumi, būs izveidots jaunas sabiedriskā transporta joslas un moderna gājēja iela pilsētas centrā. Pēc 2 gadiem sabiedriskais transports būs ērtākais transports, ar kuru pārvietoties. Bolderāju un Vecmilgrā savienosim ar prāmju satiksmi. Rīgas ūdens un nama pārvaldnieks tiks sakārtot līdz līmenim, ka varēsim kotēt tos biržā. Pēc 3 gadiem Rīgā notiks 12 liela mēroga pasākumu gadā, kurus apmeklēs turisti no visas Eiropas. Un skolās darbosies reāla atbalsta sistēma pedagogiem un skolēniem. Pēc 4 savienots veloceļu tīkls, 400 km sakārtotas ielas un 2000 mājas būs sākušas siltināšanu. Izvēle ir tavās rokās. Progresīvie un cilvēcīga Rīga.